Labdien! Šodien es gribu parunāt par datu analīzi tādā jomā, kur varbūt datu analīze bieži vien tiek pasniegta, bet varbūt nevienmēr tiek izmantota, un tā ir augstākā izglītība. Un, tas ir ļoti interesants jautājums, vai datu analīzes rīki vai datu analīzes pieejas ir vispār nepieciešams augstskolām, vai tas var dot kaut ko papildus augstskolu darbam. Un mēs zinām, ka augstskolas ir tādu izmaiņu priekšā, mēs runājam gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, notiek šīs te runas par to, ka vajadzīgas noteikts reformas augstākajā izglītībā, bet viens no tādiem, manuprāt, ļoti svarīgiem momentiem un arī faktoriem un arī vienlaicīgi tendencēm ir notikumi, kas maina augstāko izglītību jau tagad. Un tā 2 gadus atpakaļ parādās, pavasarī tieši 2 gadus atpakaļ parādās tāda mājaslapa Coursera.org, kur daudzu ASV labāko universitāšu kursi tiek radīta pieeja viņiem bez maksas. Tas nozīmē, ka aizējot uz Coursera, mēs varam noskatīties un tā kā noklausīties tos pašus vai lielāko daļu šos te kursus, ko klausās ASV studenti universitātēs. Un jau uz dotu brīdi ir vairāk kā 7 miljoni reģistrēti lietotāji, kas noklausās kaut kādus kursus. Līdzīgi tajā pašā laikā tiek dibināts edX, kur ir Harvardas universitāte un vēl vairākas universitātes, kas piedāvā principā to pašu, un kur lietotāji mēs redzam ir 2 miljoni. Un vēl ir virkne papildus līdzīgu iniciatīvu kā Udacity un Khan Akadēmija, un tagad jau arī Google, kurš izveido pat platformu priekš tā, lai mēs varētu radīt šos šos video kursus un piedāvāt studentiem. Ir pieejami arī testi, un daudzās universitātēs šie kursi tiek ieskaitīti kā C kursi. Un liels jautājums ir, kas notiek, kāpēc pēkšņi viņi piedāvā šos te kursus bez maksas, kāpēc tiek investēts tajā, lai varētu noskatīties šos kursus. Un tas ir tāds liels jautājums un arī savā ziņā spiediens uz visām pasaules universitātēm, vispār uz augsto izglītību kopumā. Un tā ir tāda varbūt atkāpes manā stāstā, jo stāstu es sākšu ar kungu, kuram ir, manuprāt, ko teikt sakarā ar augstāko izglītību, un tas ir Kleitons Kristensens. Mēs viņu zinām pēc viņa fundamentālā darba, ļoti slavenā Innovator's Dilemma, kur viņš paskaidro, kā tehnoloģijas maina biznesa modeli. Un tādā biznesa domātāju top 50 viņš pagājušajā gadā ieņēma 1. vietu. Var aiziet paskatīties, kas tur vēl ir. Un kāpēc Kleitons Kristensens? Un interesanti, ka 11. gadā Kleitons Kristensens arī uzraksta grāmatu par izaicinājumiem tieši augstākā izglītībā. Un kas sagaida augstāko izglītību tuvākajā laikā un kas tur notiks. Un, lai saprastu, kas tad notiks augstākajā izglītībā un kāds ir sakars arī savā ziņā ar šiem te MOOC, tad jāsaprot tā pamattēze, ko sludina Kleitons Kristensens, un tas viņa viens no tādiem piemēriem, kas man liekas pats vienkāršākais, ir par radioaparātu Sony tranzistoru, un tātad šīs te gandrīz horizontālās bultas norāda to, ka ir dažādi segmenti, ir sākumā tur, augšā ir visdārgākais premium segments, un, piemēram, 60. gados radioaparāti bija tādi lielas pulētas koka kastes ar šīm te lampām iekšā, un viņi bija kvalitatīvi, ļoti kvalitatīva skaņa un uztvēra labi, bet bija ļoti dārga un stacionāra. Un tad ir dažādi līmeņi, dažādi segmenti, tur dārgais, vidējais un lētais. Un kā darbojas šī tehnoloģiskā pārmaiņa? Sony, kad izlaida pirmo savu radioaparātu, viņš bija tāds, pavisam vienkāršs. Viņš bija pirmkārt pārnēsājams, viņš slikti uztvēra skaņu, un kā raksta tāds liecinieki, pat bija jāstāv kaut kur, jāpaceļ viņš tā kā
noteiktā augstumā, lai viņš uztvertu kaut ko, ja. Viņš bija, principā, viņš nebija konkurents tā laika lampu šiem te radioaparātiem, bet viņš uzreiz ieguva kaut kādu nišu ar klientiem, kas nebija vispār šo lampu radio aparātu klienti, ja, jo viņi vai nevarēja atļauties, vai viņiem nebija vajadzīgs tāds. Un te pēkšņi parādās šis mazais aparātiņš, un viņš uzlabojās. Soli pa solim, tur pusgads vai gads no gada, šis aparāts tiek uzlabots, viņam uzlabot uztveršanas spējas, drusku, uzlabot vēl kaut kas, un viņš pakāpjas nākamajā segmentā. Un ko dara kompānijas? Kompānijas saka, mēs necīnīsimies par šo te zemo segmentu, ja, kur ir šie te varbūt lētākie viņu aparāti un kur nav tik daudz peļņas, ja, un principā viņi saka, mēs pakāpsimies uz augšu, mēs paliksim pie mūsu premium produktiem, pie labākajiem produktiem. Un tādā veidā Sony spiež uz augšu šos lampu radio aparātus, līdz vienā brīdī šis jaunā tehnoloģija paliek tik laba, kad izspiež šos lampu radio no tirgus pavisam. Nu, apmēram šādi darbojās šī inovācija. Un kur tā lielā, tā būtība, kāpēc, piemēram, nevar to nodublēt tādā ikdienas augstskolā, tas ir saistīts ar to, ka jābūt tehnoloģiskai komponentei. Ja, mēs nevaram vienkārši nokopēt biznesa modeli, ja, tas ir dārgi, bet lai mēs šādā veidā tur izcīnītu šo cīņu, jābūt kaut kādai tehnoloģijai, kas ir savādāka un kuru var uzlabot. Tad, ja mums ir noteikti tehnoloģija, kuru var uzlabot, mēs varam tad izspiest uz augšu un pēc tam arī pavisam no tirgus kaut kādu produktu. Un Kleitons Kristensens arī stāsta par MOOC, par Massive Open Online Course, jeb šiem te video kursiem, ko mēs esam pielikuši, tur Coursera, Google, Khan Akadēmija. Un jautājums bija visu laiku, kāpēc augstākajā izglītībā tas nevarētu notikt vai varētu notikt, un šobrīd viņš skaidro, ka šī tehnoloģiskā komponente ir parādījusies tieši augstākajā izglītībā, un šī tehnoloģiskā komponente ir šie online kursi, jeb, šie video kursi, testi un tā tālāk. Lai paskatītos, kas tad ir šie te mācību tirgus, jo šis tirgus arī mainās, un šeit arī jāsaprot vairākas komponentes, kā piemēram šie tradicionālie studenti, kas mācās, teiksim, pabeidz vidusskolu, iestājas augstskolā, bakalaura grāds, pēc tam maģistra grāds, tad tas ir viens tips studentu, viens tips tirgus, ja? Un tad ir šie profesionāļi, kas mācās, kam varbūt vajag vienu kursu no tā visa, varbūt viņiem vajag pāris lekcijas no tā visa. Tad mēs daudz arī runājam par mūža izglītību. Tas nozīmē, ka visa mūža garumā ir vajadzīga kaut kāda papildus informācija un kaut kādas papildus zināšanas. Tas nenozīmē, ka tas jāiet visu laiku uz universitāti un jāstudē semestris pēc semestra. Mēs redzam, ka šī izglītība pati pa sevi mainās, un šie te studenti, kas strādā, mēs redzam, ka tas ir ļoti augsts procents. Un tas ir pavisam savādāks tirgus. Un ja paskatās statistiku par to, kādos vecumos mācās šos online kursus, tad mēs redzam, ka pietiekami augsta daļa ir virs tāda 30. Tas nozīmē tie, kas jau noteikti pabeigts, tie virs šiem tradicionāliem studentiem. Un vēl vairāk varbūt jāpievērš uzmanība, ka arī šo tradicionālo studentu vidū, kas ir šis 20 līdz 30, tad arī tur mēs redzam visaugstāko pīķi, visvairāk viņi apgūst šo te informāciju, tieši izmantojot šos te online dažādus kursus. Un, protams, mums jāuzdod arī šis fundamentālais jautājums, ko tad vēl studenti? Jā. Un viens no tādiem interesantiem, ja mēs runājam arī par šo te netradicionālo studentu, ja, tad, piemēram, uzņēmējs, kurš saka, ka negrib būt jurists, ja, bet grib zināt kaut ko par likumiem un to piemērošanu. Ja, tad mēs sastopamies ar to, ka ir šī zināšanu fragmentācija,
Un katram cilvēkam atkarībā no tā, kāds viņa darbs, varbūt kaut kādi ārpus darba aktivitātes un tā tālāk, un atkarībā no to viņam vajag specifiskas zināšanas kaut kādā jomā. Un to vairs nevar nodrošināt ar tādu semestri vai pat gadu universitātē. Un atkal, ja mēs skatāmies universitāti, ko vēlas universitāte, pret to, ko vēlas students, ja, tad universitāte, kā jebkura organizācija, vēlas standartizāciju, ja, jo savādāk nav iespējams nodrošināt pietiekami zemes izmaksas un kaut kādu plānošanu, prognozējumību. Un mēs redzam, ka Latvijā lielākā daļa šo universitāšu tiešām ir tāda augsta standartizācijas pakāpē, ir šīs mācību programmas, ir šie grādi dažādi, ir viss pēc tāda saraksta, un kad atnāk students, viņš var izvēlēties kādu no esošām programmām. Viņš nevar sakombinēt sev programmu, ko viņš vēlas. Un atkal students no otras puses, viņš grib individuālu programmu, ja, jo viņam nepieciešama šī individuāla, nevis viņš vienkārši vēlas individuālu programmu, bet principā viņam ir nepieciešama šī individuālā programma. Un šeit pa vidu kaut kur sastopās, šeit ir tas spiediens un tas katalizators pārmaiņām augstākajā izglītībā. Un tad atgriežoties pie tā, no kā mēs sākām ar šiem te online kursiem ar vairākiem miljoniem lietotāju, kur studentu ir varbūt drīz būs vairāk kā visās universitātēs kopā. Un kāds ir viņu mērķis? Un principā 2 gadus, pusotru gadu kaut kur nevarēja saprast, ko tad viņi grib, vai viņi pelnīs naudu, vai nepelnīs, kas tas viss ir. Un jau Coursera un arī edX atklāja to, kad principā viņu mērķis ir savākt datus par to, kā mācās konkrētais students, ko viņš dara, kas viņam labāk padodās, vai viņš labāk mācās pēc vienas metodes, pēc otras metodes, pilda mājas darbus un tā tālāk. Un savācot šos daudzos datus, viņu mērķis ir priekš katra studenta spēt izstrādāt individuālu mācību programmu, kura visātrākā veidā students apgūs noteiktu vielu. Ja? Iedomājieties, tas būtu jebkura cilvēka tāds sapnis, kad aiziet uz mācību iestādi vai uz kaut kādu profesionālu mācību iestādi. Viņš saka, es gribu apgūt, piemēram, kaut kādu datorgrafikas jomu, ja, un priekš mani notestē, ja man tur iedot kaut kā papildīt pāris kursus, un priekš manis izstrādā šo individuālo programmu. Ņemot vērā, ka mums būs jāmācās visu mūžu, šī te mūža izglītība, tas nozīmē, ka šīs te lapas, Coursera un edX, Udacity un tā tālāk, droši vien radīsies ļoti daudz vēl jaunu, tie būs tie portāli, kas nodrošinās šo mūža izglītību, jo mēs pie viņiem mācīsimies, kā reģistrēti lietotāji un kā patstāvīgi lietotāji, mācīsimies gadu desmitiem, kas nozīmē, ka viņi zinās par mūsu mācīšanas paradumiem visu. Viņi spēs piedāvāt mums arvien jaunus kursus un iemācīt labāk nekā varbūt bieži vien tāda klātienē. Ja? Un šis ir tas spiediens uz augstāko izglītību mūsdienās, kad kā piedāvāt šo customizāciju, kā ievākt datus par studentiem, kā piedāvāt studentiem individuālas programmas. Un universitātes nākotne, protams, būs sistēmās, kas uzskaitīs šos te datus par studentiem un ko viņi izvēlās, kādus kaut vai elementārākais, analizēt, kādus C priekšmetus izvēlās šobrīd students un piedāvāt viņam kaut kādus vēl citus C kursus. Ja. Primāri sākt uzskaitīt informāciju, un arī tradicionālā universitāte var principā šobrīd būtu jāsāk vākt dati par to, kā studenti mācās, ko viņi dara, un ar laiku analizēt, lai varētu saprast, ko studentiem piedāvāt, kādas programmas, kādas ārpus varbūt obligāto daļu tēmas, varbūt kaut kādas vēl saistītas, par ko rakstīt kursa darbu un tā tālāk. Un šeit ir tieši sakars ar šiem te big data,
Jo, ja mēs paskatāmies, varbūt universitātē kā tādā šobrīd nav big data, bet noteikti, ja universitāte, kas grib augstākās izglītības iestāde, kas gribēs iegūt kaut kādu pozīciju tirgu, būs jāsāk krāt dati par studentiem, ļoti daudz dati par to, kā studenti, cik bieži iet uz kaut vai kafēnīcu, cik bieži ir bibliotekā, pie kuriem plauktiem, visi šie sensoru dati un tā tālāk, vai cik reizes ir izmantojis e-apmācību platformu, cik reizes iegājis e-bibliotekā, un vācot šos datus milzīgos apjomos, lai varētu pēc tam veikt analīzi un tiešām izdarīt kaut kādus secinājumus. Un atkal runājot par tiem īstajiem jautājumiem saistībā ar datu analīzi, tad Tomas Davenports, kas ir definējis šos te informācijas izpratnes un informācijas sadalījuma laikā, tad arī viņš saka, ka šī prognozēšana un datu analīze, tad padziļināta datu analīze, jeb sapratne par to, kāpēc notiek kaut kas un ko darīt tālāk, ka tā ir datu analīzes tāda visaugstākais līmenis, un neizmantot tikai šīs te atskaites, bet arī šo te datu analīzi. Un, ja mēs skatāmies uz tehnoloģijām, kuras tad vajadzēs izmantot, kuras augstākā izglītībā, lai saprastu šo te, ko tad piedāvāt studentam, jeb ko mainīt mācību programmā, jeb kā mainīt varbūt pasniedzēju darbu, tad noteikti būs data mining, jeb datizraces algoritmi, un learning analytics. Un, protams, ka tas nebūs vienkārši, varbūt sākumā tas būs kaut kādas atskaites, un tur varbūt pat cilvēks kaut ko darīs, bet tādas sistēmas kā Coursera un Udacity un edX un citas, kas jārada šajās universitātēs, mēs viņus varētu nosaukt par ekspertu sistēmām. Tas ir no kā sastāv eksperta sistēma? Tā ir zināšana bāze, kur iebūvēti šie noteikumi. If then, ja students neapmeklē biblioteku, tad aizsūtīt viņam atgādinājumu. Kaut kas tāds. Faktu datu bāze, tas ir konteksts, respektīvi ziņas par pašu studentu un par situāciju, kurā viņš ir. Ja viņš ir laboratorijā, tā ir viena situācija. Ja viņš ir bibliotekā, tā ir cita situācija. Un tad ir aprēķina mehānisms un izskaidrošanas mehānisms. Tātad šīs gudrās mašīnas, šīs eksperta sistēmas ir principā programmas, kas spēj dublēt tādu eksperta zināšanas, tāds varbūt apmācību plānotājs, jeb gudrais rektors, viņu pat varētu nosaukt par šo sistēmu par rektors. Un kas spējas analizēt šos daudzos notikumus, kas notiek pat tādā tuvu online, jeb tuvu reāla laika režīmam, un spējas ieteikt secinājumus, piemēram, ja viena telpa ir aizņemta, kur bija jānotiek mācībām, uz kuru telpu pārvietot šos te studentus, un tā tālāk, un tā tālāk. Un te kā piemērs ir tam, kā varētu izskatīties šis te nelineārs apmācību programma, piemēram, ir infografiku apmācības kurs, kur mēs redzam šīs zaļie kvadrātiņi, tas ir tas pamat, piemēram, kursa bloki, ja mēs mācītos tādā klātienes, students mācās normāli klasē, tad mēs ejam tēmu no tēmas šos te zaļos, un ir no katra šī zaļā ir kaut kādi šie te zilie klucīši, kas ir, tā kā atzarība, kaut kādas tēmas paskaidrojums. Kā piemēram, mēs sākam pirmo zaļo šo klucīti, mērķi, kurus var sasniegt ar infografikiem, un studentam, piemēram, viņš tur nesaprot, kas tas ir mērķis, un ko nozīmē tur mērķu sasniegšana, tad normāli būtu, kad ir kaut kāda skaidrošana par to, priekš kam tie mērķi vispār vajadzīgi un tā tālāk. Normāli klasē tas nav iespējams, jo ir studenti ar dažādām zināšanām un, nezinu, varbūt pat puses dēļ, kas nezin par tiem mērķiem, tāpat netiks skaidrots un ies uz priekšu, jo
programma ir programma. Tad šie online kursi var, protams, apstāties un katram individuāli studentam, tas, kas nezin par šiem mērķiem, iedot papildus informāciju, un tad viņš, ja gribēs, viņš izies šo informāciju, iegūs šo informāciju un ies tālāk ar zināšanām. Tāds, ļoti vienkāršots piemērs. Kā Microsoft skatās uz šo visu, un vai Microsoft domā par to? Es teiktu, jā, Microsoft par to domā. Viens no tādiem, varbūt, ieskatiem Microsoft virzienā ir šiem Gartner Magic Quadranti, kas parāda tehnoloģijas šajā datu analīzes jomā, tehnoloģiju ražotājus un, kādā pozīcijā viņi tā kā ir. Un šogad februārī iznāca šis kārtējs Gartner kvadrants, kur rāda, ka Microsoft ir šajā līderu kvadrantā ar tām, datu analīzes tehnoloģijām. Un šogad arī bija pirmais gads, kad Microsoft izlaiž, kad Gartners izlaiž vēl vienu kvadrantu, kas ir par šīm datu analīzes tehnoloģijām, šī advanced analytics, šīm papildus tehnoloģijām. Mēs redzam, ka šeit pārstāvēto ražotāju skaits ir krietni mazāks. Līderu kvadrantā ir daudz vairāki citi ražotāji, Microsoft nav, bet Microsoft joprojām ir šajā kvadrantā un piedāvā tehnoloģijas šai advanced analytics, tas, ko mēs runājam iepriekš, šiem data mining, jeb datizreces tehnoloģijām. Ja paskatāmies uz kopējo Microsoft BI, jeb data analīzes šo infrastruktūru, tad tie produkti, kurus mēs redzam šajā advanced analytics jomā, principā tas ir SQL servers, analysis services un Power Pivot Microsoft Excel. Un svarīgākās tehnoloģijas tendences, ko mēs redzam no Microsoft, kur Microsoft un arī nesen Microsoft jaunais vadītājs Satya Nadella teica, ka šī data domāšana, šī pieeja lēmumu pieņemšanā un vispār datu kultūra, tā ir viena no Microsoft prioritātēm. Un to mēs redzam visā, ko viņi dara. Microsoft Excel, tas ir pavisam savādāks. Ja jums ir iespēja uzinstalēt vai pāriet uz Excel 2013, jūs iegūsiet ļoti jaudīgu rīku, un kas nodrošina daudz vairāk funkciju un daudz vairāk konceptuālu lietu nekā jebkura iepriekšējā versija. Un varētu teikt, ka tas ir tāds datu analīzes rīks, kur pašapkalpošanās režīmā jebkurš speciālists var izmantot. Tas ir SharePoint, ja mēs runājam par to, kad izplatīt datus un glabāt datus un šos tad failus. Microsoft SQL servers ar analīzes algoritmiem, kas ļauj mums saprast daudzas kopsakarības datos. Office 365 ar daudzām unikālām iespējām, kā piemēram Power BI, kas ļauj mums ielādēt mūsu datus mākonī un veikt ātras un apjomīgas kalkulācijas un datu apstrādi, kā Power Map, lai datus attēlotu kartē. Azure, lai šīs te mākoņu skaitļošanas iespējas, un, protams, lai varētu uzprogrammēt šo ekspertu sistēmu, tad Microsoft piedāvā arī šīs te .NET tehnoloģijas un arī Visual Studio kā izstrādes platforma. Excel 2013 piedāvā daudz vairāk funkciju kā jebkura iepriekšējā versija, un tā principālās izmaiņas ir gan šis Power Pivot, kas jau parādās 2010. Excelī, bet šeit viņš jau ir iebūvēts, un šīs te Power View un Data Mining. Tas nav vienkārši tas Excels, ko jūs pazināt kādreiz. Tas ir pilnīgi jauns rīks. Vēl viena papildus lieta, kas parādās Microsoft Excelī, ir šī te aplikācijas. Ja kādreiz mums vajadzēja kaut kādu papildus funkcionalitāti, tas prasīja pietiekami sarežģītu un apjomīgu programmēšanas darbu. Tad tagad ir pieejamas aplikācijas, kuras var būvēt ar HTML un JavaScript, un tas ir pietiekami ērti un vienkārši izdarāms. Power Pivot, tā ir tehnoloģija, kas ļauj tā kā imitēt datu bāzi un ielādēt relāciju datus Microsoft Excelī, Power View labākai datu attēlošanai,
Un šis data minings, jeb atbilde uz tiem jautājumiem, kā mēs varam analizēt datus, būvēt savus modeļus un iegūt informāciju, kas patiesībā nav šajos datos, un atrast kaut kādas noteiktas kopsakarības. Šis ir tas data mining, kas piedāvā 8 vienkāršus algoritmus, kurus lietotājs var izmantot datu apstrādē, kā piemēram, ja šis te pirmais analyze key influencers, ja, izmantojot datu masīvu, šos te datus ar daudziem kolonnām, daudziem faktoriem fiksētiem, mēs varam saprast, kas tad ietekmē, kuri no faktoriem visvairāk ietekmē kaut kādu rezultātu. Piemēram, ja mēs apkopojam datus par studentiem un tur ierakstam atzīmes, kontroldarbus, eksāmenus, sekmes, laiku, ko students pavada universitātē, cik viņš varbūt iztērē naudas un tā tālāk, daudzus faktorus apkopojam un mēģinam saprast, kurš no šiem faktoriem visvairāk ietekmē vai kuri faktori ietekmē, piemēram, to, vai viņš apmeklēs biblioteku. Un sistēma izreikinās un ar noteiktu varbūtību mums iedos šos te rezultātus. Un daudzi citi algoritmi, kā prognozēšana un klāstera algoritmas, mums ļauj noteikt, kā tad atrast šīs sakarības datos. Un nobeigumā es gribu teikt, ka ja mums likās visu laiku, kad augstākajā izglītībā šīs datu analīzes tehnoloģijas varbūt nav tik vajadzīgas un varbūt nav no viņām tik liela jēga un vairāk viņas māca universitātē studentiem, ka tādas ir, nevis izmanto paši, ja, tad mēs redzam, ka šī tehnoloģija, jeb šie te online kursu princips un tas, ko viņi spēj dot, tehnoloģijas spējas piedāvāt individualizētu studentu programmu, ko ar standarta līdzekļiem neviena universitāte nespēs nodrošināt, un tikai tehnoloģijas ļaus izveidot šo individualizēto piedāvājumu studentiem. Un tā ir universitāšu nākotne. Paldies!